Hello! Un ir pienācis laiks pirmajam stāstam, ko mēs jums gribētu šovakar parādīt. Tas ir stāsts par kādu sievieti, kuru vīrieši ciena, un ticiet man, ja kāds arī neciena, neviens līdz šim vēl nav uzdrīkstējies pateikt. Un tam ir savs iemesls. Dāmas kungi, divkārtējā pasaules čempione armwrestlingā un septiņkārtējā Latvijas čempione armwrestlingā Žanna Čingule. Ja atnāk jauns cilvēks, agrāk vienmēr viņš saka, vai notestē Žani, tad visi rauj tabureti, nezinu, tur uz mašīnas kapot, vai palaužamies. Ja mēs braucam trietā uz sačiem, tad mēs esam arī trietā vinnējuši katrs. Labi. Žanna, sakiet, kādas ir jūsu pirmās bērnības atmiņas? Es sēžu vagas malā, vēl kārā sliekas no malainās Latgales zemes un plēšu viņus uz pusēm. Kā jūs sākāt ar to nodarboties? Kā tas viss sākās? Īstenībā jau no pirmā treniņa sākās apsēstība. Tā kā vismaz kāds vai padevās vai ko, un jau likās, kur es jau virsū, es tā kā uzvaru, un tajā brīdī jau aizgāju. Vai ir kāds triks? Galvenais triks, īstenībā viņš diezgan nevainīgs ir, kā tu trenējies. Nē, es vispār es tā tik atbraucu. Vai jūs mums varētu atklāt kādu mazu noslēpumu par savas nodarbes specifiku? Ir tāds moments, ka sacensībās tu lauzies, izšļūk rokas, un tad viņas sasien. Pirmā paņem un Baltkrievijas pārstāvjā, tu čia первая взяла. Un man tas psiholoģiski tā ietekmē, ka es viņai zaudēju no tā, ka viņa uz mani tā uzkliedza. Jūs bieži laužaties, nav tā kapnīga? Vīriešiem un sievietēm noteikti tas viss ir dažādi. Daži ir, kas saprot, viņi saka, viņi nodarbojas 10 gadus, viņi tur ir smagāki par mani. Tad tiem, viņiem viss skaitās ar galvu, viss kārtībā, viņi nepārdzīvo. Sievietes jau pirms tam tur visādas intrigas savēr, tur ar to draudzējās, ar to nekautu, tur nosprāgtu, nevinnētu, tur, ja varētu tev kedās stiklus samest, tur tā. Kas ir jūsu motivācija? Kas ir jūsu iekšējā motivācija, jūsu iekšējais pamatojums? Kas ir tas, kas jūs katru reizi noliek pie galda, apsēdina, liek ieskatīties pretiniekam acīs, uzlikt roku un viņu uzvarēt? 50% ir tas, ka, es zinu, ka es uzvarēju, stāvu uz piedestāla, skan himnu un no zāles kāds bija. Un otri 50% ir tas, ka teiksim, kaimiņi un rada visi tur baigi priecājās, mūsu Žanna. Jums ir vēl palicis kāds mērķis, vai visi līdz šim uzstādītie jau ir izpildīti? Šobrīd man tāds mērķis ir kļūt par 10-kārtējo Latvijas čempionu, šobrīd tikai 7-kārtējā. Šogad plānā kļūt par 8-kārtējo, tad man vēl 2 gadi un tad varēs pārējās nākt vinnēt.